Tā, šodien pie Kauša ezera atbraucis ar ģimeni peldēties un sauļoties, un es satiku un iepazinos superīgu, unikālu, gudru, zinošu cilvēku. Viņš sevi uzskata par klejotāju. Un gribu uzdot dažus gudrus jautājumus, jo gudram cilvēkam jāuzdod gudrus jautājumus. Tā. Sveiks, Ilmār! Vasaļi! Zem dobri! Jā, jauki. Īsumā pastāsti, Ilmār, par sevi. Kas esi tu? Kas ir kas? Kas esi tu? Kas ir dzīve? Pirmkārt, es neesmu šis ķermenis. Es esmu garīga dvēsele, garīga dzirksts šajā materiālajā ķermenī. Jā, vēdiskā kultūra to saka. Tā ir pamatbāze, lai mēs šajā materiālajā pasaulē varētu praktiskāk dzīvot un laimīgāk. Ja. Apzināties, ka ķermenis tas ir kā man šitais baltais kreklis, ja? Es novelku balto kreklu, uzvelku oranžo, bet iekšā es esmu tas pats cilvēks, es nemainos. Un tāpat tagad aktuāli ir karš Ukrainā, karš Izraēlā. Ja cilvēki saprastu, ka mēs neesam šis ķermenis, tātad attiecīgi arī nacionalitāte un reliģija noteikta, kurai mēs ļoti pieķērušies esam šajā reinkarnācijā. Ja? Tad mums nebūtu tik daudz iemeslu sākt karus, bezjēdzīgus, absolūti nogalināt cilvēkus ar citu ādas krāsu, citu ticību, citiem uzskatiem un jēdzieniem. Tā ir bāze, jo milzīgi intelektuāli cilvēki, gudri, bagāti un veiksmīgi ar labu karmu, kā mēs sakam, viņi uzsāk nežēlīgus karus. Tas nozīmē, ka viņi sevi nav realizējuši kā cilvēki. Viņi gan plātās, ka viņi ir ļoti gudri un pārvalda dabas stihijas un naudas plūsmas var kontrolēt, bet viņi neapzinās pašu galveno, ka viņi nav šis ķermenis. Un tas ir tāpat kā divi suņi, viņi rej viens uz otru. Tā divu valstu cilvēki, arī prezidenti, rej viens uz otru tāpat kā divi suņi, jo vienam nepatīk otrs. Ļoti daudz runā par garīgo brālību, garīgo komunismu, varētu pat teikt. Ja visi cilvēki kosmosā apzinātos, ka faktiski mēs taču visi esam māsas un brāļi, kā reliģijas saka, nebūtu ne mazākā iemesla kariem, dzīvotu brālīgi, bet arī tam noteikums ir, lai cilvēki būtu veģetārieši obligāti, ļoti svarīgi. Jo kamēr mēs ēdam savus jaunākos, teiksim, brāļus, dzīvniekus, mums nekad nebūs laime. Laime ir tikai tur, kur ir brālība starp dažādām sugām, dzīvajām būtnēm. Tā, varbūt Māri parāda šo putnu lūdzu skaisto fonā. Viņš, kāds cilvēks, mednieks, viņu redz tikai kā peldošu ēdienu, ja? Peldošu gaļas gabalu. Mednieki, piemēram, nošaut viņu, nodīrāt un apcept. Bet satviski cilvēki, satviski skaidrības cilvēki, viņi šo dzīvo radību uztver kā savu brāli vai māsu, teiksim tā, ja? Kuru var baudīt viņa peldēšanu šī putna. Un kājas tepat, un šie cilvēki arī pilnīgi svešie man visi, kuri man pret viņiem nav nekādu aizspriedumu un ilūziju. Viņi ir, katrs ieņem savu karmisko vietu šajā inkarnācijā, šajā kosmosā. Viņiem visiem ir sava vieta, bet redz, teiksim, Krievija, viņi veic masīvus rakešu un dronu apšaudes, lai nogalinātu šādus pašus cilvēkus, kā šeit šodien mēs redzam. Ja? Ģimenes ar bērniem, viņi vienkārši slepkavo. Ilmār, saki lūdzu, kā tu redzi nākotni? Kāda būs nākotne mums?
nākotnē, tā kā es esmu filosofs, viņu var redzēt, gan personiski, gan arī globālā līmenī, kosmiskā līmenī. Kā vēdiskajā kultūrā kosmosu sauc par džagat. Milzīgais dieva radītais kosmos, tas ir džagat. Un tādā līmenī, gigantiskajā, mēs nākotnē redzam, ka viss notiks pēc plāna, kā četri tie gigantiskie cikli, viņi secīgi, tāpat kā pavasaris, vasara, rudens un ziema, viņi secīgi nomainīs viens otru, tas ir neizbēgami. Tur mēs neko nevaram izdarīt. Mēs esam kā mazas skrūvītes šajā gigantiskajā kosmosa mehānismā. Bet mēs varam izmainīt šajā mikrovidē ap sevi. Tā kā mēs ar Māri šodien satikāmies pilnīgi nejauši, bet varbūt tas arī bija karmiski kaut kā nolemts, jo es atbraucu tikko ar stopiem no tālienes, no Rāznas puses. Es atnācu pie ezera peldēties un reku šeit ir Māra mašīna un tur izrādās viņa tētis sēdēja iekšā. Tā mēs iepazinājāmies. Šiem cilvēkiem, kas man ir redzējis tagad, TikTokā, es jums novēlu visiem atrast sevi, un ja atrast, tad nepazaudēt vēlreiz. Un to nevar nekādi izdarīt, ja neesi filosofs. Gribi vai negribi, jāapgūst ir vismaz bāziskās, elementārās pagātnes vērtības, kādas man ir vēdas, indiešu vēdas senās. Bhagavad Gīta, piemēram, doktora Torsunova lekcijas, Oļegs Torsunovs, ajurvēdas, izcils ļoti speciālists, ļoti iesaku. Tas nekas, ka krievu valodā, jo krievu valoda jau pati pa sevi nav vainīga. Man arī senči ir 2 līnijas poļi, 2 līnijas krievi un 2 līnijas ludzas igauni. Es no vieniem saviem senčiem neatsakos nekādā ziņā. Tā, īsi sakot, atrast sevi, atrast un nezaudēt. Jā, labi. Paldies, Lies.